Čau visiem, te Ieva un Emīls. Un jūs skatāties, mēs ar brāli kolosāli. Mēs savā kanālā izlēmām nodibināt tādu kā foršu, nezinu kā. Anekdošu challenge. Jā, anekdošu challenge, ko mēs taisīsim katru nedēļu. Vienalga kurā dienā, bet katru nedēļu mums būs šāds challenge. Katrs mēs stāstīsim par 3 interesantām un foršām anekdotēm un arī smieklīgām anekdotēm. Lūk, augšā šeit ir balsojumi. Jūs varat izvēlēties, par kuru balsot, vai pa mani vai Ievu vai mani vai Ievu. Bet balsot varēs vienu reizi. Jā. Viens cilvēks varēs vienu reizi balsot. Ak, man šeit papīrīts? Nē. Pirmkārt, sīkie sāk, otrkārt, meitenes sāk. Labi. Tātad. Labi. Zobbiesti saka, man ir vispretīgākais darbs pasaulē. Tots papīrs atbild, jā, kā tad? Sieviete dakterei, man ir problēma. Es kakāju 8. Daktere, tad kāda ir problēma? Es ceļos 9. Skolotāja prasa Jānītim. Jānīt, kā sauc to cilvēku, kas izvāk no tavas summas naudu? Jānīt saka, es nezinu. Skolotājs saka, Jānīt, ja es pēkšņi no tavas summas izvilktu 5 eiro, par ko tu mani sauktu? Par burvi. Vienmēr Ziemassvētku naktī nopotiet svecītes. Tad jums māja vēl būs 1 gadu. Man pēdējā anekdota? Jā. Labi. Labi. Nav anekdota. Skolotāja Jānītim prasa, praktiski daudz būs par Jānīšiem. Skolotāja Jānītim prasa, Jānīt, kas notiktu, ja tev pie durvīm klauvētu tētis, bet pa logu gribētu ielausties zaglis un apzegt tavu māju? Jānīt saka, tētim atvērtu durvis un pasniegtu čībiņas, bet zaglim ar pandu pa galvu. Ļoti labi, Jānīt, 10. Nāk. Tad Jānīts iet mājās un izpilda mājasdarbus. Izpilda mājasdarbus un iet gulēt. Tad iet gulēt un pamostas no rīta. Un no rīta iet uz skolu, kā vienmēr. Pēkšņi iet riestas stāvā. Tāds nejaušs galvas sāp un neliela bezsamaņa. Bet, ko dara pēc tam? Jānīts turpmāk iet uz skolu. Kā jau visiem bērniem pienāks, iet uz skolu. Un skolotāji saka, labi, bērniņi, atkārtosim. 1. stunda sākusies. Zvans, ting-ding, bērni, atkārtojam. Tātad, Jānīt, prasīšu šoreiz tev. Kas notiktu, ja tev pa durvīm klauvētos tētis, bet pa logu stāv zaglis un grib aplaupīt tavu māju? Jānīt saka, tētim ar pandu pa galvu, bet zaglītim pasniegšu čībiņas. Lava. Nice! Un tev pēdējā anekdota. Tā, ko lai es pastāstu? Izskatītas tāds būs. 8 Nē, es nestāstīšu. Viņai ļoti rūpja. Viņai padēja tur kaut kādu Nejaup par to. Okay. Dibeni. 8 kājiem galva ir dibenā, un arī rokas ir dibenā, bet dibens ir galvā, un dibens ir rokās, tāpēc kā 8 kājiem visi viņš ir salikts kopā, jo viņam ir tikai galva un rokas. Paldies, skatieties šo video. Neaizmirstiet balsojiet par mums. Tā!